Dizaina viesnīca restorāns Mama tik tiešām ir viena no jutikliski romantiskajām vietām Jūrmalā, kur brīnišķīgā atmosfērā aizmirsīsieties no ikdienas rutīnas un atkal iemīlēsieties. Nosaukums Mama nav izvēlēts nejauši. Leģenda stāsta par sievieti, kur iepazīstoties ar vīrieti, jutusi, ka tieši viņa būs šim cilvēkam liktenīgā. Viņš gribējis viņai nopirkt māju Elizejas laukos un vīndārzu Toskānas dienvidu apgabalā, bet viņa ar sev tik raksturīgo ironiju iebilda, ka abu suņukam nepatiks, ja nevarēs izskraidīties rīt saulītes pielietajā priežmežā un parušināties iemīļotajās Jūrmalas kāpu smiltiņās. Tā arī pēc gadiem vīrietis uzcēlis viesnīcu un restorānu, kur dažādu arhitektūras stilu un dizainu formu spēlē dzīvot abu sapņi par laimīgu dzīvi, kur māte ir noteicēja, bērni kā arī dzīvnieki ir tik lutināti, bet vīrietis gādā, lai šī idila nebeigtos. Mama, tāviņš un bērni mēdz saukt sievieti, vai nav romantisks stāsts? Ģimenes uzņēmumā Majoros ir 7 līdz niansai izplānot viesnīcas numuriņi, lai būtu ērti un mājīgi katram. Turklāt Latvijas tirgotāju asociācijas viesnīcas restorāni jau 5 gadus ir godājusi kā labāko Latvijā. Restorānā Mama gaidīt ir visa ģimene, 4-kājainos mīluļus ieskaitot, jo šeit ir pieejama ēdienu karte arī suņiem. Šajā sezonā Mama ir parūpējusies arī par sportisko aktivitāšu cienītājiem. Vasarā būs pieejama velonoma, savukārt prāta un dvēseles baudai terasē organizēs dažādas izklaides pasākums, kas var būt relaksējošāks par kino vakariem, dzīvo mūziku un citām izklaidēm zem brīnišķīgām Jūrmalas vasaras debesīm. Turklāt Mama būs īstā vieta, kur pavadīt īpašākos dzīves mirkļus, kāzas, svinības un bērnu ballītes līdz pat 40 viesiem. Jau šobrīd viesnīcā restorānā katru nedēļas nogali un brīvdienas atgriežas viesi no dažādām pasaules valstīm. Lai novērtētu, cik īpaši viesnīcas restorāna darbinieki un īpašnieki lutina ik katru viesi, ir vērts aizbraukt un iepazīties. 7. debesis tik tiešām eksistē, pateicoties cilvēkiem, kuri mīl savu darbu un vēlas radīt svētku sajūtu ik katram.